kas dienu nakti zvaigznes trīs ceļ paceldam debesīs, kā saucienu uz dzīvi. Un kur vien Latviju mēli dzird, trīs zvaigznes visu ziņā. Tās liktas debes grāmatā, kur spēks, kas nepieļautu, kalst naktīs rokas kaudīgā, kas stiepsies, lai tās rautu. Un tomēr trīs zvaigznes stāv, mēs brīvgrāmatu šķirstām. Un kamēr trīs zvaigznes stāv, mēs nepiedaram šķirstām. Lai žogus ceļ, lai reste skaļ, mēs nākam atpakaļ, pa brūcēm, sirdīs cirstām. Tas rakstīts Dieva grāmatā, kur spēks, kas nepieļautu, kaltīs skauģa roka tā, kas celta, lai mūs kautu. Trīs zvaigznes padevišos trauc, uz nebeidzamu dzīvi sauc visu mūsu tautu. Paldies, Broņislava, paldies Anitai grupai, bet tagad es aicināšu arī Šķepastu un nodziedāsim valsts himnu visi kopā. Dievs svētī Latviju, mūs darbo teviju, svētī Latviju, svētī to. Dievs svētī Latviju, mūs darbo teviju, Paldies par dziedājumu. Mēs klausāmies Latvijas himnu, varbūt jūs arī esat ievērojuši, ka kādreiz viņi skan tā, kādreiz viņi tā skumji skan, kādreiz viņi braši skan, kādreiz par daudz varbūt delberīgi. Un tas ir interesanti, tas ir vispār tāds fenomens, jo faktiski notis ir vienas, vārdi ir vieni. Bet to tonus jau laikam dod visu tā kopējā sajūta, kas ir tiem, kas dzied šo himnu. Man liekas, ka tā himna šodien skanēja tā diezgan tā noteikti un pārliecinoši un varētu teikt braši. Es savā laikā dzīvoju ar savu radinieci un viņa bija filoloģi un tad veckundze man vecā tēva brāļa meita. Viņa vienmēr man atgādināja: Gunti, mūsu himna ir skaistākā himna pasaulē. Un es tā sākumā, kā bija jauns cilvēks, tā kaut kā pasmaidīju, un es šodien, kad es dzirdu Latvijas himnu, salīdzinot ar citām himnām, mīļie, tiešām mums ir skaistākā himna.
Mums ir daudz kas skaists, tāpēc ķersimies pie darba. Mums jāizvēl sapulces vadītāji, un valde ir līdz priekšā izvēlēja priekšā ilgadīgus vīrus vadīt šodienas sapulces, un tie ir Jānis Bērziņš, Arvids Bomiks un Eriks Hānbergs. Ja mēs esam ar mieru, tad nobalsojam, vai šie 3 vīri var mums lietišķi sapulces. Paceļam, tā, paldies, kas pret šiem vīriem ir, kas pret? Neviens nav pret, atturās, neviens, paldies par balsojumu, un es lūdzu Hānbergu kungu, Bērziņu kungu un Bomiku kungu ieņem vietas uz šīs skatuves. Šeit kungi netur malāši un sanāk. Vispirms paldies par šīs trijotnes balstījumu. Es novēlu, lai mums visiem kopā izdodas gaiša un saskanīga darba diena. Bet, lai tas tā notiktu, vispirms daži praktiskie jautājumi. Tātad vispirms mums ir vajadzīgs sekretariāts. Dome, aptaujājot, izvirzīja Zintu Bugānu un Ievu Ivanovu. Ja mēs esam par šādu duetu, aicinu balsot. Paldies, jo scenārijā rakstīts ar pārredzamo balsu vairākumu. Mēs visi bijām ļoti pārredzami. Tālāk balsu skaitīšanas komisija ir pēc ilgadīgās prakses, ka vajadzīgs, lai saskaitītu zālē un balkonā, kad 9 balsu skaitīšanas aktīvistus. Dāmu komiteja un citas struktūras ir no savām kopām izvēlējušās un izvēlējušies šādu balsu skaitīšanas komisijas sastāvu, ja jūs to akceptēt. Inese Bērtule, Laila Damberkalna, Elizabete Herbsta, Gustavs Felbergs, Aija Sidorova, Lilija Malēvica, Paiga Rīdenberga, Normunds Dreģis, Anita Rutkovska. Vai esam gatavi uzticēt savus balsus skaitīt šai brigādei? Ja esam, paldies, ļoti pārredzams vairākums. Ejam tālāk. Un proti, lai saskarīga diena un sakarīgi sāktos turpināt un beigtos, ir vajadzīgs reglaments. Un ierosinājums ir šāds. Vadības ziņojums 45 minūtes, revizijas komisijas ziņojums 20 minūtes, debatēm 3 minūtes. Un ne vairāk. Tad mēs tiksim ar dienu galā tieši tā, kā rakstīts ir scenārijā. Katram debatēs. Kas ir par šādu dienas kārtības laika limitu? Paldies! Lūgme, ierosinājums, priekšlikumus, replikas un arī pieteikumus debatēs rakstiski. Sekretariāts jūs visus gaida. Tālāk. To mēs darba gaitā nolasīsim. Iesniegums un tā kā es sacīju, visi rakstiskie paudumi sekretariātā, un mēs to trietā izvērtēsim. Un arī par priekšlikumiem runājot, ierosinājumiem, ja rakstiski, ja mēs visi sašķirosim, ko vēlāk var veicinoši darīt valde, dome, ko mēs pilnsapulces šodien šeit kopā balsojot.
turpinam darbu, lai mēs būtu visi vienā noskaņā, saskaņā un darba ietiltīgi. Labdien, godājamie kolēģi! Šodien pārskats ziņojumu sniedz nevis viena persona priekšsēdētājs, bet sniedz visa valde. Valdei ir paredzēts ziņojuma kopīgais laiks 45 minūtes no šī brīža, un valdes ziņojums sastāv no sekojušām sadaļām. Vispārējā situācija Gunts Gailīts, Rīgas Latviešu biedrības vēsture un šodien Edgars Mucinieks, finanses situācija 211. Gada budžeta izpildu un 12. Gada budžeta Skaidrība Naumova, saimnieciskā darbība Aivars Smagars, organizatoriskais darbs Lauma Celma un Rīgas Latviešu biedrības stratēģija 2012-2018. Gadu Jānis Briedis. Lūdzu, valdes locekļus ieņemt prezidentā. Sākam pārskatu ziņojumu vārds mūsu biedrības priekšsēdētājiem Guntam Gailītim. Cienījamie Latviešu biedrības biedri, tālu tuvi viesi, žurnālisti, un es gribētu izteikt lielu gandarījumu, ka šeit ir atbildīgi mūsu biedri, kur arī ir valsts darbinieki no Briseles, no Saeimas, no Rīgas domes un Latvijas institūta. Tā kā mēs esam ļoti plašs spektrs Rīgas Latviešu biedrības biedri, jo daudziem arī tā es pajautāju, kas tajā biedrībā ir, jo ja cilvēki tikai pastarpināt vai garām ejot, iet biedrībai garām vai atnāk uz kādu pasākumu, viņiem nav sajūta, kas tad biedrība ir. Es jau minēju, ka biedrības ir pamat postulāti, kuri drusciņi izplēnējuši. Un mēs gribam, lai mēs arī apstiprinātu ar savu darbību un savu tālāko virzību. Tātad kāds bija pirmais punkts? 868. gadā, kad biedri sanāca kopā vīri, ja? Kāds bija pirmais punkts? Dot zināšanas, visu to garīgo saturu, tas nozīmē mācīt un mācīties, jo bez zināšanām neko nevar izdarīt. Tev ir jāzina vēsture, tev ir saimniecība, visās sfērās dot zināšanas. Zinību komisija, caur grāmatu, un redziet, šodien sakritība referendumu, latviešu valoda, kā tas sakrīt. Un es gribētu, ka tas nākotnes virzība ir šī izglītība. Bet iepriekšējos referātos, vadības ziņojumos, kur es pārlasīju, es studēju, man bija jāstudē, ziniet, skaista valoda, skaistas fantāzijas, un drusciņi viņas paceļās no zemes un lido. Un tad mēs esam nonākuši tajā stāvoklī, par kur runās kolēģi. Lai tas ziņojums būtu saturīgs, nebūtu vienpersonisks, Gailīts tikai tagad nostāsta visu, kas ir bijis labs un slikts, bet valde no augusta, tāda valde pārņem vadību un tātad no situācijas, kura bija, faktiski viņa bija līdzīga Titānikā. Es tā domāju, kāds salīdzinājums. Viņa bija Titānikā. Latviešu biedrība augustā bija uzbraukusi virsū. Jautājums tagad no augusta līdz šodienai, vai mēs nogrimsim kā Titāniks, vai mēs tomēr atradīsim, kā mēs tur varam kaut ko
kaut ko darīt, lai mēs paliekam virs ūdens. Es domāju, ka es nepārspīlēju nemaz. Kolēģi par to runās. Bet tagad par to virzību. Tātad mans priekšlikums, tad iesim atpakaļ, izglītība, zināšanas un tad tālākā darbība. Otrais punkts, 2 punkti. Palīdzēt materiāli tiem tautiešiem, kuriem ir fantastiskas dabas dāvanas, bet kuriem nav tās finanses. Materiāli viņi saka. Materiāli. Ir šie 2 punkti, bet ne tik daudz, kā es rakstu identitāti un tajā laikā neko par tādu nedomāju. Bija tie pamata dzelžainās 2 līnijas. Un ja mēs būtu uzturējuši, šodien arī pēc atmodas būtu uzturējuši šīs līnijas spēcīgi, tad mēs nebūtu tur, kur mēs šobrīd esam. Trešais secinājums. Es jau kolēģiem saku, vai ne? Skaists nams ir, mēs zinām to vēsturu, es domāju, Krastīnkungs, un mēs par to runāsim arī nākotnē, bet ar ko mūsu nams atšķirās? Viņš ir grandios, tur ir skaists freskas, kur ir tūkojums, un to mēs publiskosim. Es viņus šodien tikai mēs viņus izgatavojām, kā atgādinājumu šodien šeit lejā, ne tur augšā, viņš šeit nonāk mūsu piedzīvā, bet Rozentāla jubilejā mēs viņus publiskosim, varbūt pat lielākus, un visas vestibilā, tauta vai šeit zālē, kur nāks mākslas zinātnieki, teorētiķi, filozofi, arhitekti, kā tas tika veidots, kā Rozentāls 9. gadā, 100 gadi, ja viņus tur stāv. Mēs viņus tā kā esam drusciņā aizmirsuši. Bet jautājums ir tāda par tādu traku lietu. Tie padomu laiki, viņi mūs aizrāva kaut kādā eiforijā un mākslu, un mēs atrāvāmies no zemes realitātes. Kas dod to pamatu, un kāpēc mēs šodien esam tur? Kāpēc tā situācija, par ko runās tālāk? Saimnieciskums. Latvijas vienmēr ir bijis saimnieks, vienalga citā saimniecība liela. Viņš saimnieko, viņš no nekā, bet viņš saimnieko. Un tie cilvēki, kas dibināja biedrību, jūs saprotiet, atcelta dzimgūšana, latvieši sāk kustēties, atnāk Rīga attīstās, uztaisa labu biznesu, iegūst kapitālu, ir panākumi, ir kļūdas, bet kāda viņa iekšējā sajūta? Viņš nevar ar šo uzvaru, ar līdzekļiem, ar naudu, viņam vajag dalīties. Un tad ir jautājums, ko viņš grib. Kāpēc biedrība dibinās, mīļie draugi? Biedroties! Viņš grib dalīties savās panākumos, savās neveiksmēs ar otru latvietu, ar Tomsonu kungu, Dīriķis un Kristaps Bergs un vēl. Viņiem ir nauda, viņiem jau bagāti, viņi sāk jau šeit drusku kaut kādu toni uzdot, bet oficiāli viņi nevar, taču impērija. Aleksandra III laiks, kas bija ļoti agresīvs attiecībā pret nācijām, tas nebija Aleksandrs I, kurš deva dzimbušanu ar tevi. Otrais, trešais tas. Un tajā laikā dabūt atļauju, mēs padomāsim, impēriju, spēcīgi no Vladivostokas, atļauju no gubernatoru un iekšlietu ministra. Es mūsu arhivārē teicu, dabūt to dokumentu. Kas tas ir? Jā, ir dot atļauju, izsīt šo atļauju, un tad sāk nākt kopā, dalīties, palīdzēt. Man ir veiksim, kā tavs biznes iet. Vēl mēs tagad runāsim tālāk arī, vai ne, par mūsu to hosteli un tā. Mēs tagad visāds idejas tagad ir un mēs pārskatām visas tās lietas. Es uzaicinu Bergu jaunāko, Bergu bazāru pārvaldnieku, kas ir miljonārs, Justs Karlsons un viss tās mājas, ko Kristaps Bergs ar saviem. Viņš pārvalda viņam, jau labi iet, paaicinām jauno. Aleks, vai tu nevar atnāt? Viņš ir kas tāda biedrība. Vec tēvs dibinājis biedrību, viņš nezina. 6 gadus dzīvo Latvijā, viņš nezina, kas ir Latvija biedrība. Mēs atnācām, parunājām, protams, praktiskā ielaišana, tur viņš iezina, teicēja korpus, viņš paskatās apstār. Kāds te biznes, kāda te nauda? Nulle par zaudējumu. To korpus nevar, viņš neko nevar pelnīt. Un ar vienādi sekot tā, par to mēs runāsim, bet lieta ir tāda atkal šī virzība. Saimnieciskums. Visa gailība, nu jūs tik tagad, jā, un negailīgs. Tātad lēmums augustā valde. Viena galva gudra, 7 vēl gudrāks.
Par struktūru, biedrību. Tātad mēs biedri esam tie, kas te saimniekojam. Biedri izvēl 36 domniekus. Saimi, Latviešu biedrības saimi izvēl valdi, ministru kabinetu, priekšsēdētājs. Tad ir liela svītra. Un zem šīs svītras ir mūsu štata darbinieki, kas uztur, saimnieko mājā, saimnieko par algu, viņi šeit saimnieko. Viņi šeit ir īstie saimnieki. Nevajag jaukt, ka tur dome un valde, un tad tie, kas tad tur nosaka, viņi ir saimnieki. Un tā kļūda bija tā, ka tagad, varbūt neiet tā, un tie tur tagad nemāk, un tie tur 20 gadus te neko nav izdarījuši. Mīļie, lielāki profesionāļi par mūsu darbiniekiem, apsargiem, apkopējiem un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd biedrība darbojas ar mazāko kapacitāti. Tātad cienīsim viņus, lai viņi strādā, izmantosim viņu profesionālās zināšanas, 20 gadu laikā viņi zina. Bet ir tas saimnieciskais faktors, ar ko mēs pelnām un uz ko mēs varam dzīvot. Mani kolēģi, tāpēc es teicu, katrs par savu sfēru atbild un katrs par savu sfēru ziņos. Un tur jūs redzēsiet visu to realitāti. Bet es tikai gribu teikt to, mēs zinām, drausmīgi. Parādi māja ieķīlāta. Bet tad, kad mēs tikāmies Sebankā, tad es tam Sebankas, tiem šeit mēs tiekamies regulāri Sebanka, tiem aizgavējiem, kas mums nav aizgavējiem. Es raupēju, ziniet, 1909. gadā presē raksts. Biedrība grimst parādos. Parādi par to. Biedrība ir ieķīlāta. Kā viņš saka, kadastrā nekur rakstīts? Atceries, fakts, arī 9. gadā biedrība ieķīlāta. Līdz ar to mums ir, ziniet, tāda sajūta, ka no jebkuras Titanika situācijas var tikt ārā. Un es gribu pateikties vēlreiz visiem Rīgas Latviešu biedrības biedriem, valdei, domei, dažādi cilvēki. Un šeit nav viedoklis gailīts, tagad viņš ir priekšnieks, nekāds priekšnieks, visi priekšnieki. Valdei jāstrādā tā, lai jebkurš no valdes locekļiem, jebkurā brīdī varētu paņemt rokā biedrību un vadīt, jebkurā brīdī kāda situācija. Tātad zināšana summa summārum. Un nobeidzot, es gribu teikt, pirms es dodu vārdu kolēģiem, par to brīnišķīgo to lietu, ko mēs jau ar Krastīnkungu runājām, ja, bet pirmais darbs, kā jūs ziniet, bija, es drusciņas saistīts arī, viss saka, tas Gailīts, un ko viņš tur tā kā viņš neuzprasies, viņam lūdzu, kāpēc Gailīts piekrīt. Man ir 3 faktori, kāpēc es piekrītu būt par biedrības priekšsēdētāju. Pirmais, mūsu izcilais Ežets Laube, man vecātā brāļa kursabiedrs, labi draugi, arhitekti, 7. gadā beidz politehnikumu, pēc tam strādāja, dibināja, darbojas arhitektūra. Otrais, Rozentāla kundze, kā jūs zināt, bija Somija, vēl ir Forsela. Viņa bija apprecējusies Rozentāla. Bet mana, tā vecātā brāļa kundze bija Forselas kundze pianiste. Man ir brīnišķīgi posteri, mēs draudzējamies ar Somiju, tiem Forselas radiem Somijā šodien, mēs no Somijām varam daudz ko mācīties. Un trešais, kā jūs zināt, 1903. gadā Rīgas Latviešu biedrība, mūzikas komisija izsludina konkursu, latviešiem vajag savu operu, ir konkurss 93. gadā, dienas lapā ziņojums, nosacījumi, slēgts konkurss, piedalās 7 autori, un to uzvar atkal mans viens no senčiem, arhitekts Arturs Krūmiņš, no mācas puses, no vecākā brālis. Un es arī, kā jūs ziniet, es esmu visu mūžu operā nostrādājis, es zinu, kas ir opera, un protams, tas sentiments, kas tev liek, kā tas notiek, kas tas pa konkursu, nebija pa draugam. Tur Rainis piedalījās. Arturs Krūmiņš, Rīgas Latviešu biedrības konkursā uzvar ar operu Baņuta. Baņuta tiek apbalvot, viņš saņem 200 zelta rubļus, un saprotiet, 200 zelta rubļi, ko nozīmēja. Man vēl tas čeks ir, Rīgas Latviešu biedrība izmaksāšu. Bulmans kundze zina tur, ka es tur operu ņemos. Bet tas ir viens, tas ir emocijas, tas ir skaistās lietas. Bet, mīļie, Latvijas ir bijis saimnieks. Un ja tagad runā, kur dabūt naudu? Kur? Un mēs dabūsim naudu, vai jūs varat iedomāties to ārprātu? Kur dabūt naudu? Kā var tā runāt? Nauda ir jānopelna, pa kapeikai, pa santīmām, jāpelna. Bet dabūt, sagrāt no Eiropas kaut kur, mīļie, nepareizi domāšana, darbs.
Un latviešu biedrībai, kā es teicu, izglītība, palīdzība un darbu sumināt, jebkuru amatu. Mums var izglābt tikai jebkura cieņa pret jebkuru amatu. Ja tu esi amats, māk, labs meistars, labs skolotājs un tā tālāk. Paldies skolotājiem, kur šeit darbojas ar savu klubu šeit. Tūlīt beidzu, es jau rakstu, lai es beidzu. Bet es gribu pateikt, es netieku klāt, ja tu, mēs Krastīņu klubu runājam, Māja Cēls, Režants Laube, Baumans, Jānis Baumans, Kārlis Baumans, Jānis Baumans. Ja viņš ir pirmo Māju Cēlu, kur to varam izlasīt? Pirmais, ko jaunā valde izdarīja, mēs uzlikām, ka latviešu biedrība, to jau 20 gadu atpakaļ vajadzētu. Kultūras piemineklis ar 3 aizsardzības numuriem. Māja kā arhitektūra, Rozentāla freskas un kapara durvis ar pulvertūru. Tie ir valsts aizsardzības numuri. Tie ir aizsardzības kultūras piemineklis bija. Nu, mēs tā zīmi izlikām. Un tā zīme ir interesanta, ko viņa nozīmē. Ja sākās karš, tad ja kurš ievēties ieraugot to zīmi, nebombardēs viņu, nesagraus, neiznicinās. Un pašā nobeigumā es gribu teikt, strādā biedrība, cik skaisti, visi teikt skaisti, visiem priecājās. Un eju no Mērķa ielas iekšā. Un jūs zināt, kā feini tā zināt. Kas tas ir īpatnējs? Kas nav ne universitātei, ne operai? Jūs pienākat pie fasādes un tikai pussolīt paceļat kāju un jūs jau esiet biedrībā iekšā. Jūs saprotiet, kāda arhitektoniska filosofija tev nav jākāpa trepēm tur augšā un tad tur es augšā. Nē, atvērts, tu vari ienākt uzreiz pussols un tu esi vestibilā, fantastiskā vestibilā. Tā kā novērtēsim to, kas mums ir, un tās mantas, tās vērtības, tās ir visas jāpublisko. Pasākumi. Tagad man jāsaka, kā priekšniekam, kas te notiek? Mīļie, es to nespēju. Viens pasākums otram virsū. Te gāja, kas te rudenī nenotika, kas te šī zālē, kad 11. novembrī Račevskis ar tiem koriem visu, kad jumti cēlās gaisā, visa zāle cēlās. Es domāju, Rīgā tik intensīvi kultūras dzīve kādā biedrībā, nu pat neviens nevar stāvēt mums platus. Nu, goda vārds, es zinu, ka daudzi nezinu, ka tu neesi tiešām kontaktā. Rudenī. Piemēram, prezidents 4 dienas pēc kārtas biedrībā ir prezidents. Vai nav skaisti? Bērni visāds grāmatu prezentācijas, vēl. Jautājums ir uz nākotni atkal, kā to visu sabiedrībai notiek tas. Bet mazam vēsturiskam ieskatam, kā es teicu, tātad mēs runāsim ļoti lielas lietas, ko parasti vienmēr vadītājs runāja. Vadības ziņojums. Tagad es nododu stafeti Edgaram Mucniekam, mazam vēsturiskam ieskatam. Edgar, lūdzu. Es atvainojos, ka es pārtēju. Paldies, Gailīšu kungam. 15 minūtes tas bija. 30 minūtes vairs kā. Dažās minūtēs ieskicēšu Rīgas Latviešu biedrības vēsturi un gribu teikt, tātad visi jau to zinās, ir 3 lieli posmi. Pirmais posms ir no dibināšanas līdz Pirmām pasaules karam, ar kuri saistīti visi lielie panākumi, ar ko biedrība ienākusi mūsu vēsturē. Dziesmas svētki, daudzās komisijas, praktiski izveidota pirmā privātā zinātņu akadēmija, Rīgo grāmatu un tā tālāk. Otrs posms, pēc tam, ka pēc Pirmā pasaules kara visām tām briesmām izpostītā arī nama saimniecības, tika par jaunu šī namā, kas ir uzbūvēts jau 1909. gadā, ir darbojusies biedrība, bet jau pilnīgi pēc cita scenārija, citos apstākļos, brīvas Latvijas apstākļos. Un daudzas funkcijas, ko veica biedrība pirmajā posmā, pārņēma valsts. Tas ir teātris, tas ir biblioteks, tas ir viss, un tātad paliek tikai, tāda funkcijas, ko viņi veic, un es te kaut vai pieminēšu tās nodaļas, kas darbojas zinātņu komiteja, kas ir ļoti profesionāli. Kā es teicu, tā ir privāta zinātņu akadēmija, valodniecības nodaļa, tiek izveidot Nacionālās kultūras nodaļa, derīgo grāmatu nodaļa, Krišāna Valdemāra jūrniecības nodaļa, filatelistu un numismātu nodaļa un
nama un izrīkojuma komiteja. Īsts saraksts. Ja ieskatās šajos te materiālos un salīdzina ar mūsdienām, tad var redzēt zināmas atšķirības. Un ja kādam ir interesi, var pārskats apskatīties par šiem gadiem, kas ir saglabājušies lielās bibliotekās, glabājas pie mums. Un mēs redzam dažas būtiskas atšķirības. Viena no tām ir tā, kur es nedaudz oponēju priekšsēdētājiem, tātad no vienas puses mēs runājam Rīgas Latviešu biedrības nams. Mēs esam Rīgas Latviešu biedrība. Nams ir mūsu īpašums. Mēs esam darba devēji un tie, kas te strādā algotā darbā, ir darba ņēmēji. Diemžēl ir mainījusies situācija. Visos iepriekšējos posmos namu pārzināja tātad šī te namu komiteja, bija saimnieks, kas vadīja to, tātad šīs komitejas priekšsēdētājs, un kurš tātad sniedz atskaiti biedrībai, īpašniekam, kam pieder šis nams. Tas ienes zinām skaidrību un kārtību namā, finansiāli, es domāju. Tā. Vēl ir viena lieta, ka netika pieļauts, ka algotais personāls kļūst par biedrības biedriem un arī amatpersonāli, jo šeit ir interešu konflikts. Tātad iepriekšējos posmos no tā izvairījās. Zīmīgi, ka 20. vai 40. gadu biedrībā bija 128 juristi Rīgas Latviešu biedrībā. Šis fenomens ļoti interesants. Varbūt tieši tāpēc ir ārkārtīgi detalizēta, precīza dokumentu izstrāde visām nodaļām, kas te darbojās arī biedrībai kopumā. Un arī priekšsēdētājs 2030. gados bija Krastkalns, pats advokāts. Tātad biedrības sastāvs ļoti atšķīrās tajā laikā. Es tagad runāju par 23. gadiem, kas mums ir tuvāk, jo biedrība darbojas Latvijas valsts apstākļos. Šeit pulcējās cilvēki, kuri lielākoties kaut kādā veidā vēlējās nodarboties ar labdarību, tikties savā starpā un līdz ar to veidot interešu grupas. Šādā veidā tātad te bija cilvēki, kur nāca nevis lai no biedrības ko iegūtu, bet galvenokārt, lai valstī ko dotu, tautai ko dotu un biedrībai ko dotu. Es biju pārsteigts, un te man jāsaka, ka es esmu priecīgs, ka Smagara kungs Aivars ir ļoti nežēlīgi griezies pret mums biedriem, vērsies, un ka man kā valdes loceklim katrā sēdē ir jānāk ar latiņu, lai maksātu par elektrību, ko mēs notērējam, bet es ievēroju, ka agrākos laikos tā bija vispār pieņemta parādība. Un pat garderobe maksāja naudu. Garderobes ieņēmumi ir arī atskaitēs. Tālāk viss, kas šeit darbojās, tātad viss ir izkalkulēts, un katrai nodaļai, kuras es te minēju, ir savi rēķini. Biedrība vai nu viņai palīdz vai nepalīdz, ja viņi netiek galā ar savām finansiāliem, viņi tiek likvidēti. Diezgan tāda drastiska noteikuma, kas bija finansi. Daudz bija ekonomisti, un šajā nama komitejā, ko es pieminēju, ko vadīja Neuberga kungs, darbojās galvenokārt namsaimnieki un ekonomisti. Tātad tie, kas sekoja, kā tiek pārvaldīt biedrības īpašumu. Līdz ar to es gribēju teikt, ka šī drastiskā Gunta Gailīša un Smagara prasība, kāda pēdējā kāda laikā ir izvirzīta, zināmā mērā mūs atgriež tādā situācijā, kādā kādreiz šī biedrība ir darbojusies. Kad viņa bija bagāta, ka viņa varēja stipendijas piešķirt studentiem, lūk šī situācija. Diemžēl mūsu situācijā ir tā, ka mums tagad ir ar grūtībām jāpārvar tas, un man ir ļoti simpātiski, ka Gailīša kungs, līdzīgi kā to darīja Krastkalna kungs, iet pie iestādēm, institūcijām, ar kurām mēs esam finansiāli saistīti, notiek pārunas ar kultūras ministriju, notiek pārunas ar banku, no kur mēs aizņemamies, un ar visiem, ar to, kas mums siltumu dot un tā tālāk. Un šajās pārunās mēs varam nonākt pie sev izdevīgākiem noteikumiem. Lūk, līdzīgi Krastkalnam bija ļoti labs attiecīgs ar Rīgas pašpārvaldi, ar Latvijas valdību, un nav noslēgums, ka Kārlis Ulmans nāca pie varas, tad viņa krēsls te atradās priekšā, un tā nebija nejaušība, tas bija ļoti grezens krēsls, kas tagad muzejā glabājas, tika izdarīts zināms reveranses, un tā rezultātā bija ļoti laba palīdzība arī pēc 34. gada biedrībai. Tātad šī diplomātija ļoti daudz ir palīdzējusi. Biedrības biedru skaits
1939. gadā bija vislielākais un sasniedz pār par 1000, tātad 1033 biedri, bet man jāpiebilst, tie bija kungi. Uz sēdēm, uz sarīkojumiem nāca arī dāmas, kas darbojas dāmas komitejā, tā kā reāli biedru skaits bija lielāks. Un tādēļ, ja mums ir aptuveni 700 biedri, tad pareizi ir šobrīd politika, mēs plānojam biedru skaitu palielināt. Arī tas ir mūsu spēks. Un kā būtiskākais šeit ir tiešām šis jautājums, ko mūsu priekšniecība tagad uzstāda, ko mēs varam dot biedrībai. Un nošķirt šīs divas lietas, kā es teicu, kas ir vēsturē bijuši, īpašuma apsaimniekošana no biedrības interesēm un biedrības darba. Es te redzu to atslēgu, kas deva iespēju ļoti ekonomiski saimniecības darboties iepriekšējos posmos. Tiemžēl man laiks pētīts. Paldies par uzmanību. Un tālāk es dodu vārdu Skaidrītei Naumovai, mūsu valdes locekļai. Cienījamie Latviešu biedrības biedri, mans uzdevums šodien ir pastāstīt par Rīgas Latviešu biedrības 2001. gada budžetu, par pārskatu ieņēmumiem un izdevumiem.